Reku man stāv Airseeker zāles pļāvējs 2400 kvadrātmetriem. Kāds man plāns? Es viņu domāju vienkārši palaist, lai viņš pats dzīvotu savu dzīvi. Vienīgais, iespējams, man nāksies ārējās robežas viņam uzzīmēt. Kāpēc? Tāpēc, ka reku šeit ir sēta, to viņš pats redzētu, krūmus, viņš pats redz suņus, viņš pats redz, viņam tur 5 kameras starp citu ir. Viņš tam visam apbrauks apkārt, un šeit visur viņš tā kā ložņāta cauri. Ne viņš, bet droši vien tas. Nu, un tad lūk, domāju likt līdz tai noemē un uz to pusi, un te visur apkārt. Un tie būtu kaut kādi 2400 kvadrātmetri. Tālāk jau līdz tam mežam, ezeram, tur jau var vienkārši ar lielo zāles pļāvēju. Bet, lai šeit nav jādragā pa visiem šitiem stūriem, šis aparātiņš strādātu vienkārši katru dienu droši vien. Jā, un pļautu savus 2400 kvadrātmetrus. Un viņam ir laba funkcija, ka viņš arī mulčo. Jo te ir ārējās žilets, tur iekšējās žilets, un te ir tāda tā kā ventilātora sistēmiņa, kur viņš visu izmētā. Līdz ar to mazais zālēns strādās kā mēslojums, un te noteikti augs labāk zāle nekā līdz šim, kad atstājam lielu, un pēc tam, kā saka, uz liso noskujam. Jā, un šitas ir Airseeker modelis, varat iemest čatā GPT, apstīties LED akcijās. Te ir maināmas baterijas, reku pat aizmugurē kameras, sānos kameras 2, priekšā 2 kameras, nu baigais monstriņš.